pauzes, un redz tās aizvadītās brīvdienas, vakardien un aizvakardien pagāja, tiešām vētraini, vistiešākajā, pārnestākajā nozīmē un vistiešākajā nozīmē. Un tā tālāk. Rīgā tūkstošiem iedzīvotāji turpināja 501 gadu vecu tradīciju, kurā jau paspējuši iesaistīties tūkstošiem iedzīvotāji. Skatāmies! Lai gan svētdienas vakarā solītā vētra pieņēmās spēkā un Rātslaukumā uzstādīto egli nesaudzīgi plosīja un plucināja, lielais vējš neatturēja simtiem rīdzinieku ierasties uz svinīgo egles iedegšanu. Kā jau katru gadu arī kuplā Dravu ģimene ieradusies, lai pirmajā adventē aizdegtu svecīti un piedalītos egles iedegšanas svinīgajā brīdī. Pirmajā adventē parasti mēs, protams, dedzinām pirmo sveci advents vainaga. Obligāti katru gadu nākam arī uz vecrīgu uz egles dedzināšanu. Aiz kalniem nav arī Ziemassvētki gaidīšanas laiks, kad spēcīgās ģimenes vīrieši katru gadu jau laicīgi dodas uz mežu pēc eglītes. Kopā pīrāgus cepam, piparkūkas, viss tāda tradīcijas. Vēdam viņu uz mājām, tad kopā mēs visi tur ejam eglīšu rotu, tās mantiņas pirkt, pieņemsim, ja mums kaut kas trūks, tad mēs ejam skatāmies, kas un kā. Un tā viss kopīgi notiek. Dravu ģimenes atvases vienbalsīgi piekrīt cits citam, ka Ziemassvētki ir visgaidītākie svētki. Man patīk, kad es saņemu dāvanas un pušķot egli. Un cep piparkūkas. Un vēl, ka nāk Ziemassvētku veids. Arī Rīgas svētku eglei Dravu ģimene sarūpējusi īpaši izraudzītu Ziemassvētku rotājumu, kuru pēc egles iedegšanas nodos drošās rokās, lai priecētu rīdziniekus un Rīgas viesus pirms svētku laikā. Egli godīgi turas, arī neskatoties uz vēju. Eglīti, iededzies! Eglīti, iededzies! Un vēlreiz! Eglīti, iededzies! Rīga ir īpaša pilsēta visā pasaules mērogā, jo tieši mūsu galvaspilsēta visai pasaulē dāvāja tradīciju Ziemassvētkos uzstādīt un izrotāt egli. Leģenda vēsta, ka tieši Rīgā aizsākusies egles rotāšanas tradīcijas Ziemassvētkos. Ir ziņas, ka 1510. gadā Melngalvju brālība pirmoreiz Rīgā laukumā pie sava nama uzstādīja rotātu Ziemassvētku egli. Tieši šajā vietā pirms 501 gada bija izpušķota pirmā Ziemassvētku egle ne tikai Rīga, ne tikai Latvija, bet visa Eiropa. Un šogad mēs ieviešam jaunu tradīciju, ka mēs, tāpat, ka mums bija vasara ar Rīgas atslēgu, kuru mēs visi kopā veidojam, visi rīdzinieki. Šogad mēs visi kopā pušķosim Rīgas eglē. Cilvēki varēs atnākt ar savu mantiņam, attiecīgi šī mantiņa rotas mūsu eglē. Man ir eņģelīts, ko es ielikšu kopējā mantiņu fonda. Kamēr tiek apbrīnota krāšņā egle un dāvināti rotājumi, pilsētnieku sirdis silda putnu balles dvēseliskās dziesmas. Man personīgi un arī mūsu putnu ballē ļoti patīk ideja, ka atjaunot pēc 501 gada atkal to tradīciju, ka mēs paši Rīgas iedzīvotāji, Rīgas viesi viņu izpušķojam. Un arī mēs šodien esam atnesuši līdzi vienu kopējo mantiņu, kuru tad arī iekārsim eglītē un arī mēs būsim piedalījušies. Taču sabiedrībā zināmie mūziķi turpinās ieskandināt ziemas saulgriežus ar īpaši izmeklētu svētku programmu. Mēs ar putnu ballu arī vēl dosim sveicienu Ziemassvētkos, un ne tikai Rīgā, bet arī visā Latvijā. Proti, uz Ziemassvētkiem esam izveidojuši pavisam jaunu koncertu programmu un koncertu tūri ar nosaukumu Tev tuvumā, kur izpildīsim lielākajās Latvijas baznīcās. Putnu balla skanēs Torņkalna un Ģertrūdes baznīcās, tāpat arī Liepājā, Ventspilī un Rēzeknē. Līdz 23. decembrim ik viens laipni aicināts atnest rotājumu svētku eglei, kurš gan cits veidos svētkus un svinīgu noskaņu, ja nevien mēs paši. Saive Luste, Rūta Čivča, Tautas balss. Bet